PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Šodien mūsu raidieraksta epizodē viesojas Latvijas sabiedrisko attiecību nozares profesionāli, kuras vārds ir zināms arī ārpus Latvijas robežām – Olga Kazaka. Olga ir komunikācijas aģentūras Olsen un partnere ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi komunikācijas jomā. Viņa ir arī grāmatas pirmā PR grāmata autore un ieguvusi komunikācijas zinātņu doktora grādi. Piebildīšu, ka Olga ir ļoti mērķtiecīga, jo savu aģentūru nodibināja agrā jaunībā, kad vēl nebija sasniegusi 20 gadu slieksni. Doktora disertācija aizstāvēja 30 gadu vecumā. 35 gadu vecumā izdeva savu pirmo grāmatu, un viņa ir ne tikai veiksmīgi vada savu aģentūru, vada lekcijas studentiem, iedvesmo citus, bet arī veiksmīgi veido pārdomātu personīgo tēlu dažādās sociālo mediju platformās. Šodienas sarunā mēs vēlamies ar tevi aprunāties par personīgā zīmola nozīmi gan komunikācijas profesionāļu dzīvē, gan arī paskatoties mazliet plašāk, kā komunikācijas aģentūras vadītājas dzīvē. Tā kā paldies, ka piekriti sarunai. Jā, sveika, Olga. Tad, kad mēs domājam par šo epizodu, mēs domājam par kādu iedvesmojošu personu, ar kuru mēs gribētu parunāties, un mums ilgi nebija jāmeklē. Jo, man liekas, jebkurš cilvēks, kas zina tevi, zina, cik ļoti tu mīli savu arodu, cik ļoti mīli tu komunikācijas nozari, es domāju, ka viens no pirmajiem vārdiem, kas nāks prātā, būs tu. Un tad, kad jārunā par personīgo zīmolu un komunikātoru, ar lielo vārdu atkal prātā nāc tu. Jā, un varbūt tu atceries 20. gada 12. martā notika Lasap kopsapulcs. Tas ir ļoti zīmīgs datums, kur daudzi mēs atceramies, ko mēs tajā vakarā darījām. Jo mūsu kolēģi saņēma ziņas, ka jādodas mājās, jāsāk intensīvi strādāt, no rītdienas mēs nevarēsim tikties klātienē. Un toreiz mūsu konferences tēma bija par personīgā zīmola nozīmi. Un tu dalījies savā pieredzē, kāda ir šī nozīme, un minēja, ka personīgais zīmols ir vārds, kas izsauc cilvēkos konkrētas asociācijas, minot arī dažādas pasaules personības, gan no Latvijas, gan starptautiski, ko atpazīst liela daļa sabiedrības. Turklāt toreiz, pirms tiem 5 gadiem, tu uzsvēri, ka labs personīgais zīmols ir pārliecinošs, autentisks, konsekvents un atpazīstams. Es gribētu saprast, kā tad ir mainījušās tavas domas šo 5 gadu laikā, kā tu šodien ar šo pasaules pieredzi definētu šo personīgo zīmolu un kāpēc tas ir svarīgs komunikācijas profesionālim. Pirmkārt, paldies jums liels par pieteikumu. Sveiki jums, sveiki klausītājiem. Un paldies par uzticēšanos. Es tiešām novērtēju tos visus jaukus vārdus, ko jūs pateicāt. Un patiesībā arī tas, kas burtiski tika minēts, ka Olga, tad vienādības zīme vai ne, tas un tas. Un tas ir tas, par ko es arī pirms tiem 5 gadiem teicu. Es ļoti labi atceros to dienu, jo es jau WhatsAppā menedžēju, kurš tad pieskatīs meitu, jo dārziņš jau teica, ka vajag izņemt bērnus un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par to, vai mainījās manas domas, tad es teikšu, ka tas kodols, ko es toreiz stāstīju, ir ļoti, ļoti spēkā. Varbūt nāca klāt kaut kādi jauni piemēri, jauni kaut kādi arī pašai kaut kāds pārdomas par to, cik tā nozīme kļūst vēl svarīgāka. Kāpēc kā tu paskatīties, tomēr Covid laiks ir noticis pilnā apmēra iebrukums Ukrainā, vai šajā ziņā ir spēcinājušās šīs īpašības priekš personīgā zīmola, vai tās ir palikušas tikpat svarīgas? Manuprāt, ir
kļuvis svarīgāks personīgais zīmols. Un šeit, ja mēs runājam kopumā par līdera tēlu, tad šis ir šobrīd tas galvenais muskulis, tā komunikātora un tāda strateģiskā personīga zīmola veidotāja muskulis. Es teiktu, ir tas, ko vajag visvairāk attīstīt un trenēt. Un es izskaidrošu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies kopumā, kas ļauj patiesībā gan ekspertiem, gan līderiem it īpaši gūt panākumus, gūt tādu izcilu panākumu, tad ir tā sauktā hard skills, soft skills sadalījums. Hard skills ir tas, ko mēs tīri tehniski, praktiski daram profesionāli, un soft skills ir kaut kas tāds maigāks un amorfāks. Un ļoti interesanti, ka mēs mēdzam teikt, ka tas ir tāds jauns trends runāt par hard skills, soft skills. 1918. gadā Carnegie fonds taisīja pētījumu, kur viņi teica, ka inženieriem tie tā sauktie hard skills, toreiz viņi to nesauc vienkārši par hard skills, tas ir nācis vēlāk, bet viņas tehniskās prasmes tikai 15% ir tas, kas dod viņiem tos panākumus, pārākumu, tādu profesionālu, un 85% ir atkal tas amorfais. Un kas ir tas amorfais? Ir ļoti interesants veikts pētījums. Ja es nemaldos, McKinsey beidzot to ir izdarījis, un viņi ir uztaisījuši tādu meta pētījumu, kur viņi izanalizēja daudz pētījumus par to, kas vispār par soft skills ir stāstīts. Tad tas, ko viņi ir sapratuši, mēs varam sadalīt soft skills tādos vairākos blokos. Viens ir spēja tikt galā ar sarežģītiem uzdevumiem, jo viegls uzdevums jums šodien ļoti ātri atrisinās ChatGPT. Otrs ir spēja tikt galā ar apkārtējiem, vienoties, atrast kopīgu valodu, izskaidrot dažādām auditorijām viņiem skaidrā valodā. Un šeit mēs redzam, tas ir milzīgs patiesībā komunikātoru bloks. Un trešais ir spēja tikt galā ar sevi. Tā ir emocionālais intelekts, tā ir apzinātība, tā ir spēja novadīt arī procesus līdz galam. Un mēs redzam, ka faktiski tas ir milzīgs bloks, kas ir veltīts tieši komunikācijai. Un būt vienkārši izcilam profesionālim, vairs nepietiek. Un līdz ar to, ja tu esi eksperts vai ja tu esi līderis, ja tu tiešām gribi augt pāri tirgus tādām vidējām līmenim, tad tev vajag attīstīties tālāk, nevis tajā profesionālajā līmenī. Protams, tā ir higiēna. Ja tu nemāki to darīt profesionāli labi, tad tur visticamāk nekas nesanāks. Bet tev ir jāstrādā pie šī komunikātorā, spējām, talantiem, ko tu attīsti. Un to mēs, man liekas, ļoti labi redzam šobrīd arī sociālajos tīklos, ka mēs būtu kā profesionāļi, kas nemāk komunicēt, viņi nav redzami, viņi varbūt cilvēki tur no mutes mutē nodot informāciju, rekomendē kaut kādos fórumos, bet viņiem nav tas personīgais zīmols izveidots tāds publiski. Un savukārt, ja cilvēki, kas ir atkoduši to komunikācijas formulu, viņi varbūt nemāk tik labi, bet viņi ir pamanāmi, viņi ir redzami, viņi ir pieprasīti. Un, diemžēl, mēs tur redzam, ka ir ļoti slikti, kad nekorelē tā soft skill attīstīts un nav tas hard skill, tad mēs arī runājam par to, ka tie krāpnieki, kā tur mēs viņus mēdzam saukt arī influencerus dažreiz, kā tur dēvē. Ietekmeļi. Jā, ietekmeļi. Tas jau nāk tieši no tā, ka tur vienkārši nav attīstīti hard skills, ka tur nav nosegts, bet komunicēt viņu māk. Bet to, ko tu arī teici, ka ir komunikācijas profesionāļi, kuri nav pamanāmi sociālajos mēdījos vai vispār nekomunicē. Es ar par šo esmu daudz aizdomājusies un domāju godīgi, kā tu vari strādāt kādā organizācijā kā komunikācijas nodaļas vadītājs, kā visas komunikācijas vadītājs un pats nebūt sociālo mēdīju vidē. Es saprotu, ka mūsdienās mēs varam būt arī tikai vērotāji, bet tomēr tev ir jābūt, es uzskatu personīgi, ka tev ir jābūt tam profilam,
konkrētajā vidē varbūt tu reti komunicē, bet tu esi, ja tu kā komunikācijas profesionāls neesi, nu tad par kādu komunikāciju? Es varu te ielikt iekšā, jo es tajā brīdī domāju, jo šīs ir ārkārtīgi senas diskusijas. Man liekas, tie bija 2000 gadu, kurš tur gads, pirmās 10 gadus, kad parādījās sociālajie mediji, kad komunikātori vispār mēģināja pārliecināt dažādas institūcijas par to, ka organizācijām, institūcijām tur jābūt. Jā, par to nāca tāda izpratne, un tad bija nākamais solis, ka darbiniekiem un īpaši komunikatoriem ir jābūt šajos sociālos mēdījos un jākļūst par sava veida komunikācijas, tādiem vēstnešiem tai organizācijai vai institūcijai. Un es ļoti labi atceros, tā bija Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Es tajā laikā strādāju ar sabiedrisko attiecību projektiem, un mums bija tādi, mēs apvienojām visus valsts pārvaldes komunikātorus un runājam par šo, cik svarīgi ir būt klātesošiem, cik svarīgi ir būt prezidentūras vēstnešiem un tā tālāk. Un bija tik ļoti liela pretestība, ka nē, šie ir mani privātie konti. Ja? Es daru, ko es gribu. Nevienam nav tiesības tur kaut ko meklēt, skatīties, kā arī jums nav tiesības man aicināt vai uzspiest kaut ko publicēt. Līdz ar to, jā, kur šeit ir balans? Jo no vienas puses tu nevar pieprasīt savam darbiniekam, tas, ka tev ir, man arī ir TikTok. Ja? Tā nav tā, ka es neskatos, kas tur notiek, bet tajā pašā laikā, vai es tur būšu aktīvs komunikators? Nē. Tas nav par aktīvu komunikātoru. Es vairāk domāju to, ko arī, ja tu saki par sociālajiem mēdījiem, tad LinkedIn, man liekas, tā ir tāda higiēna. Tas mūsdienās nav vairs jautājums. Tas ir tavs publiskais CV. Arī tad, ja tu vēlies piedalīties projektos, tu piedalies, būsi kādam sadarbības partneris. Tas nav par katru dienu komunikāciju, katru nedēļu, bet higiēna, vispārējā higiēna. Es teiktu, ka tas ir atkarīgs no mērķa. Es domāju par komunikācijas profesionālu. Es arī, tas vārds mērķis man šķiet ļoti svarīgs, jo es no vienas puses es varu pateikt, es zinu piemērus, kad tā cilvēka neesamība sociālajos tīklos nekādi nekorelē ar viņa profesionālajām prasmēm. Tādā ziņā, ka viņš var būt ļoti profesionāls. Komunikācijas jomā. Arī komunikācijas jomā. Bet viņš nav pārstāvēts sociālajos tīklos kaut kādu iemeslu dēļ. Cits jautājums, ka manuprāt, tas ir jautājums arī par viņa kaut kādu privāto karjeras stratēģiju. Manuprāt, ja viņš plāno attīstīties nozarē, un patiesībā tas nenozīmē, ka viņš lēkās pa dažādiem darba devējiem, arī kontaktā ar konkrētu darba devēju, tad viņš neizmanto pilnu potenciālu. Viņš varētu būt redzamāks, viņa darbi, panākumi varētu būt arī redzamāki, pamanāmāki, pateicoties tam, ka viņš to strateģiski komunicētu. Jo, piemēram, es esmu salīdzinoši aktīva sociālajos mēdījos, bet es esmu iemācījusies pirmām kārtām tam tērēt ļoti maz laika. Man ir savi principi, kā es to daru. Otrām kārtām es ļoti labi saprotu, ko es tur komunicēju un ko es tur nekomunicēju. Un tā nav visa dzīve, kur es vienkārši nedomājot čik, nofotografēju, nofilmēju, tikai tāpēc, ka tas notiek, tas nonāk manos sociālajos tīklos. Tāpēc es teiktu, ka es neizdaru, piemēram, ja man atnāk CV, un es redzu, ka cilvēks, varbūt viņam pieredze ir ļoti atbilstoša tam, ko es meklēju, viņš nav pārstāvēts sociālajos tīklos, man kādreiz likās, nē. Bet tā kā es esmu saskārusies ar realitāti, ka šis cilvēks var būt ļoti spēcīgs profesionālis, visticamāk, šie cilvēki nevienmēr būs sociālmediju cilvēki, kuriem es uzticēšu varbūt tur sociālmediju stratēģijas vai to pašu TikTok stratēģiju vai nerakstīt. Kaut gan nevienmēr. Man arī ir bijuši sociāltīklu operatori, kuriem to sociāltīklu bija tik daudz ikdienā, ka viņi vairs negribēja neko par to, ar to darīt. Bet tur es laikam piebilstu, tu saki sociāltīklu operators. Tas ir savādāk. Viņš ir tajā sociālajā tīklā, tajā brīdī, un viņš, es vairāk domāju par to kontekstu, ka ir tiešām, esmu dzirdējis, ka viņš arī nav un nevienu citu zīmolu saturu neveido. Līdz ar to, kā tu vari spriest par tādu kopējo temperatūru šajā kontekstā. Bet to, ko tu arī pati minēji, ka tu netērē tam daudz laika.
savam publiskā tēla veidošanai sociālajos mēdījos. Par tevi droši var teikt, ka tu neesi kurpnieks bez kurpēm, kā mēdz teikt, un kur mēs secinām, ka ir tādi kolēģi. Tad man tev ir jautājums, kādas stratēģijas tu izmanto, cik daudz tu savu resursu velti, jo man nav sajūta, ka tu tam tērē maz laika, kaut vai salīdzinot ar mani pašu, es zinu, ka godīgi man tam fiziski nepietiek laika, man ir pietiekami daudz satura manā arī telefonā, ko es esmu plānojis, ka es varētu ielikt, bet līdz tam neaizstiepjas rokas, jo ir jāizdara vēl zīmoliem, ar kuriem es strādāju viņu labā. Tas ir ļoti pazīstami. Tieši tāpēc es vienā dienā biju pieņēmusi lēmumu, ka es šo darbu, jo tas ir mans darbs, kā aģentūras vadītājai, kā ekspertei, tas ir mans darbs, tas nav vienkārši izklaide, un tas, man liekas, ir arī tāds svarīgs lēmums, ko pieņemt, ka es te neizklaidējos, jo mēdz jaukt, ka sociālie tīkli, tas jau ir par to dejošanu, kaut kas nenopietnas. Tas, ko es daru, man arī monetizējas un nāk par labu gan man kā ekspertei, gan aģentūrai. Un tā kā tas ir mans darbs, es to ieliku savā darba kalendārā. Man ir noteiktas dienas, kad es strādāju pie satura šai nedēļai. Jo bieži vien es jau zinu, ka man tur ir raksts iznācis, par to vajadzētu pateikt, tad tur man ir, nezinu, mums ir vakance, un tad man ir kaut kādas atziņas, ar ko es gribu padalīties, tāds filozofiskāks un tā tālāk. Un tad es visu laiku darbojos pie tā, lai man būtu saturs. Un tas ir stāsts par to, ka, piemēram, ir kaut kāda interesanta situācija. Es redzu, kā estētiski man patīk, kā ir te gaisma pa biroju staigā. Tad es varētu nofotografēt kaut kādas bildes, kuras es nelikšu uzreiz, bet es ielikšu noteiktā mapītē. Un es likšu izmantošu tad, kad man nākamreiz vajadzēs tur kaut kādu fonu storijiem vai vienkārši bildi. Un tādā veidā korelējot tos kaut kādus estētiskus, manai estētikai atbilstošus materiālus. Es krāju arī sociālos pierādījumus. Tas arī ir ļoti būtiski, ja es runāju par to, ka, nezinu, mēs esam vinnējuši balvu, es noteikti pievienošu kaut kādu vēstuli no organizatoriem, kur viņi raksta, jūs esat maleči. Un tā kā to pierādījumu krāšana ir vēl viens, un tas ir tāds paradums. Tas notiek automātiski. Tas nav tā, ka tagad es veidošu fotomateriālus, vai ne? Tas jau notiek paralēli, bet ir tad tie tādi kalendārā ieliktie bloki, kad es, principā tas ir reizi nedēļā, kad es darbojos pie tā, ka es saplānoju, kas būs nākamie ieraksti. Es aptuveni saplānoju, kurā dienā es tos ielikšu, jo dažreiz ir tā, ka es jūtu, ka šodien tomēr nē, pamainu vietām. Tas arī ir normāli, jo komunikācija ir dzīves process. Bet mana tā pieeja ir tāda, ka to ir maksimāli svarīgi optimizēt un arī grupēt. Piemēram, ja man ir kaut kāda ideja, ko es gribu pastāstīt, tad es uzreiz sarakstu tekstu, kas aizies tajos storijos. Es nerakstu uzreiz telefonā, bet es to sagatavoju iepriekš, un tad man ir daudz vieglāk jau to visu nopublicēt. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķestē. Es gribēju tev paprasīt arī par tādu lietu, par tavu iekšējo un ārējo tēlu, jo tie, kas tevi nedaudz vairāk zina, un tas arī kontekstā ar to autentiskumu, protams, mēs tevi nepazīstam tik personīgi, bet tik daudz, ja mēs zinām, tas tiešām saskan. Tas, man liekas, kādu tiekšā esi, jo es tev atceros, tu biji mana lektore, es tev atceros vēl no tā laika, kā tu runā par lietām, no kāda aizrautība, kā tu domā, un tas skatoties visu, ko tu publicē un uz ārpusi veido, šī saskanības starp tavu iekšējo un ārējo būtību. Cik viegli vai grūti tas nāk ikdienā? Man liekas, tas ir vitāli svarīgi. Un ja tā nav, tad arī sabrūk. Tāpēc arī ir grūti veidot citam cilvēkam. Piemēram, ja viņam ir sociālie tīkli, ka kāds viņa manā vietā komanda neveido. Viņi man var palīdzēt ar saturu, ka, nezinu, tur viņi man piefilmē no malas, kad es uzstājos kaut kur, vai kaut kāds arī ar tiem pašiem fotomateriāliem.
palīdz, bet es, ja godīgi līdz galam neticu, ka kāds varētu paņemt un tikpat autentiski manā vietā uzrakstīt kaut kādus tos storytellingus, ierakstus, jo, redz, ja mēs atgriežamies pie tā, kas vispār personīgais zīmols un kādi ir tie bloki, no kuriem tas veidojas, tad pirmais ir arhetips. Arhetips, kas nāk no psiholoģijas, no Junga darbiem, tad vēlāk jau ir pārstrādāts, tā teikt, jau mārketinga kategorijās, un šodien mēs to izmantojam gan runājot par cilvēku zīmolu, personīgo zīmolu, gan arī runājot par organizāciju zīmoliem. Mēs bieži vien izmantojam to tipoloģiju. Mēs arī, starp citu, aģentūrā ļoti daudz to izmantojam stratēģijās, jo ļoti daudz lietas palīdz tā sakārtot. Un es tiešām esmu arī sev analizējusi, pētījusi, kādi arhetipi man dominē. Es pat teikšu vairāk, ka es biju sākotnēji orientējusies un publiski komunicējusi vienu arhetipu, un pēc tam es nedaudz pamainīju, un šobrīd es izcēlu vairāk citu arhetipu. Bet tu vari pastāstīt? Jo katrai personībai parasti nebūs tāds, ka ir tikai viens arhetips galvenais. Parasti ir 2, 3, kas dominē. Un tad man ir gan tas pētnieks, gudrais, vai ne, gan valdnieks. Un pirms tam es biju tā, kura par pētījumiem, par atklājumiem, viss ļoti vērtīgi, manas pārdomas par to, manas pārdomas par šito. Un tad es sāku eksperimentēt un skatīties, kā reaģē auditorija. Un vēl trešais man ir burvis, kas ir tas tāds radošais. Kaut kas mums sakrīt. Un tas man atkal paver iespējas, ka es varu būt arī nevienmēr tāda super ideāla un pareiza. Ka kaut kāds tur var būt. Netic, vai ne? Nē, tas ar tevi man jau tas pareizums ir varbūt ne jau tādā estētiskā ziņā, bet es drīzāk teiktu, kā kaut kādu ideju līmenī. Ja mēs kaut ko darām, tad tas visticamāk nebūs standarta variants, vai ne? Un tad, kad es sāku mazāk demonstrēt to gudro, bet vairāk to valdnieku un radošo, bija ļoti interesanti, ka man absolūti pamainījās arī atgriezeniskā saite no sekotājiem. Es izskatās sataustīju, kur es viņiem esmu interesantāk. Tā kā pagriežoties ar šo pusi, tā esmu tā pati Olga. Visi tie 3 ir daļa no manis, bet vienkārši ar to citu pusi, kas sākotnēji bija, man likās, ka, ko tu tur izklaidēt tos cilvēkus, vai nelieki, vai tur vizuālais nav tik svarīgi, vai ne, ir jādod vērtīga informācija, un viss ir jāpamato ar pētījumiem. Es esmu šajā stadijā. bet man atnāca universitātes mums ir sociālo mediju cilvēki, un viņi saka, Lāsma, pasties uz mūsu TikTok skatījumiem, ja? Populārākie video ir tie, kur tu atdarīni skaņas. Es domāju, tā, kad es to filmēju, es domāju, nē. Kāpēc man dzīvē kaut ko tādu spiež? Tieši tāpēc. Un tad, kad es pagriezos ar to citu, bet joprojām manu autentisko pusi, es kļuvu interesantākā cilvēkiem, un šobrīd sistemātiski tas, ko es saņemu kā atgriezenisko saiti, kā Olga, tu mani iedvesmo, es arī gribu kaut kā rīkoties, pieņemt lēmumus līdzīgi. Man pat ir situācijas, kad cilvēki nāk kafejnīcā un saka paldies par to, ko tu man pastāstīji sociālajos tīklos. Redzi? Es kaut kā, piedodiet, bet es aizdomājos, Olga, man tas norezinēja, jo es esmu pirms vairākiem gadiem uztaisījusi sev arhetipu, jo jāatzīstās, ka savā laikā es strādāju aģentūra tīklā un mums reklāmas aģentūra, kas bija mūsu tīklā, ļoti izmantojusi klientiem šo arhetipu. Un ir kaut kādi aspekti, man tagad būtu jāvāk mājās ārā tie piemēri, bet tu esi tas, kā es teikšu, atļaušos teikt, dzīvais piemērs, ka uz tevi arī tas strādāja, un šeit es esmu tas kurpnieks bez kurpēm, es uz viņu sevi neasociēju, uz klientiem. Bet redz, un tu parādīji arī varbūt kādam citam iedvesmo, kas var, jo un otrs par tiem pētījumiem, arī šodien, kad mēs ar tevi sākām runāt, tu jau atsaucies uz kaut kas to Carnegie. Un man tiešām, tai brīdī, kad tu to pateici, te nav nekas slikts, man patīkami norezinēt
tā ir Olga. Tas ir. Bet redzi, Kristīna, tā ir Olga, ko tu redzi. Bet viņa runā par to, ka Olga var būt dažāda un dažādām auditorijām. Viena Olga, piedod atkal es to nelaimīgo TikTok, jo man vienkārši nerezonē. Jā, bet viena Olga var būt TikTok, cita Olga var būt Instagram, jo es zinu, ka tev ir es zinu arī par šiem visiem zīmējumiem, porcelānu vai ne par mazām detaļām un tā tālāk, par šī mākslinieciskā radošā puse un tā tālāk, un tad ir profesionālā puse un tā tālāk. Bet katrs atkarībā no tās mērķa autoritātes, ko viņš ir, viņš redz viņu pilnīgi citādāk. Jā, bet te ir tomēr tas, ko mēs runājam par šo autentisko zīmola saturu. Jā. Un tev tas jautājums ir, jo vispār sabiedrībā par to aizvien vairāk runā. Autentiska tāda vēstījuma nozīme gan kā komunikācijas profesionālim, gan kā politiķim. Kāpēc Amerikā daudziem patīk Trumpa kungs? Tāpēc, ka viņš ir autentisks. Saka visu, ko domā, nefiltrē. Un tad jautājums ir, kā tu domā, cik liela nozīme ir tam autentiskajam saturam? Vai kas ir vispār autentisks mūsdienās? Jā, varbūt tu vari pateikt, jo tad ne visi uzreiz arī noķer to būtību. Kas ir autentisks saturs? Ko nozīmē komunikācijas profesionālim vai komunikācijas aģentūras vadītājiem autentisks saturs? Ļoti labs jautājums. Un patiesībā es jums sāku stāstīt, no kā sastāv personiskais zīmols, un mēs ļoti labi par šo jautājumu nonākam līdz otram punktam. Tad pirmais ir arhetips, un otrs ir tēls. Un tēls ir saskaņotība starp ārējām un iekšējām izpausmēm. Un šeit mēs faktiski arī nonākam pie autentiskuma, ka es saprotot, kāda es esmu iekšā, es saprotu, kā es to varu translēt uz āru. Un tas ir gan, kā es izskatos, gan kā es runāju, gan kā izskatās mani sociālie tīkli, gan kuros pasākumos es iešu, kuros es neiešu, un tā tālāk, un tā tālāk. Un man liekas, tur arī veidojas tas autentiskums. Un autentiskums nav runāt visu, kas tev ir galvā, manuprāt. Autentiskums ir būt drosmīgam, pastāvēt par kaut kādu savu viedokli, un parādīt arī kaut kādas savas tādas dzīvākas vērtības. Un tas ir tas, ko es arī patiesībā mācījos kādu laiku darīt arī, piemēram, savos sociālajos tīklos, un ne tikai sociālajos tīklos, jo man kādreiz vērtīga intervija bija tad, kad man prasīja pastāstīt par komunikācijas tendencēm šajā gadā, vai ne? Un es ļoti vairījos no kaut kādām portretu intervijām, glancētiem žurnāliem, jo man likās, ka tas viss nav pa darbu. Un tad es atkal pamainot to pusi, ar kuru es esmu pagriezusies pret auditoriju, es sapratu, ka viņus jau arī interesē, kāda ir tā Olga, kura ne tikai par tendencēm runā, bet kurā arī iet mājās, kurā ir arī ģimene. Un tālāk, protams, ir mans lēmums, cik daudz es atklāju tās nianses, cik tas ir tūplāns vai tāds, varbūt tādos lielos vilcienos uzzīmēt bilde. Bet cilvēkiem tomēr ir svarīgi saprast tās vērtības, jo galu galā cilvēki uzticās cilvēkiem. Un es to ļoti labi jūtu, ka cilvēka personiskais vadītāja, personiskais zīmols ir spēcīgāks nekā organizācijas zīmols. Ar visu to, ka mēs veidojam aģentūrai atpazīstamību, tēlu un strādājam pie tā, es redzu, ka cilvēki nāk ar tekstu, es atnācu tāpēc, ka Olga. Kas arī ir ļoti labi, jo mēs izmantojam visu potenciālu. Ir cilvēki, kas vienkārši nāk tāpēc, ka viņi ir dzirdējuši par aģentūru, viņiem kāds ir ieteicis mūsu komandu, bet ir vēl viens milzīgs bloks, kad mēs varam izmantot to. Tāpēc es teiktu, ka tas autentiskums ir par tādu atkal strateģisku savu vērtību demonstrēšanu. Bet paejot nedaudz dziļāk, es tagad aizdomājos par to, ko tu teici. Jā, nāk pie tevis, pie Olgas, bet ne jau tikai Olga darīs to darbiņu. Ik viens tavs aģentūras cilvēks, ar kuru tu strādā, kurš strādā pie tevis, kurš strādā tev, veidos daļu no tava tēla. Tad kā mēs varam panākt to, ka viņi strādā saskaņā ar to, kā tu redzi? Ļoti labs jautājums.
Un te mēs faktiski nonākam, tas vispār, tas ir tas, ko mēs bieži vien runājam par to, cik svarīgi un labi un forši veidot personīgo zīmolu. Un mēs varbūt tā retāk runājam par to, ka tam visam ir arī savi nodokļi vai tāda ēnas puse. Un pirmām kārtām ir kaut kādas negācijas no cilvēkiem, kas tevi vispār pat nepazīst, un pat manā dzīvē tas jau ir ienācis. Otrām kārtām tas ir stāsts par to, ka ja tu paraksties ar savu vārdu, ka Olsen ir vienādības zīme Olga, tad viss, kas slikts vai nepareizi, jebkura kļūda, kas notiek Olsenā, ir Olgas kļūda. Un, ja godīgi, es tā to arī uztveru. Un ar to dzīvot ir ļoti grūti. Ir tīpaši, ka tu esi perfekcionists. Līdz ar to tas, ko mēs arī esam sapratuši komandā vadības līmenī, ka mums ir ārkārtīgi būtiski, lai mūsu komandā strādā, mums ir tāds jēdziens Olsen cilvēks. Tie ir tiešām cilvēki, ar kuriem mums sakrīt vērtības. Un tālāk, ja vērtības sakrīt, kodols sakrīt, tad tālāk mēs jau tur tās taktiskās nianses, kā mēs darām, kā mēs nedaram, mēs izstāstīsim. Bet, ja nesakrīt, tur cilvēks var būt super talantīgs, bet, piemēram, ja viņam nav disciplīna, kas ir Olsen viena no tādām vērtībām, mēs disciplinēti visu laikā un tā tālāk darīsim. Ja viņam nav disciplīna, viņš var būt cik tu gribi talantīgs. Viņš nebūs Olsen. Es tagad par saviem studentiem domāju, viņu disciplinētības. Par šitas es arī uzreiz aizdomājos, un Olgai jau arī nav noslēpums, tu arī strādā ar studentiem. Ar to disciplīnu nākotnē būs izaicinājumi. Bet jaunie cilvēki, lūdzu, domājiet, tagad es uzrunāju katru no jums, lūdzu, strādājiet pie savas disciplīnas. Šobrīd šis tiešām ir tāda ļoti interesanta parādība, ka laikā, kad lielākai masai tas vairs nav tāda vērtība, disciplīna, es domāju, darītāju pusē, jebkurš cilvēks, kurš ir ar iniciatīvu un atbildību, viņš var nemācēt neko, bet viņš dabūs darbu, un viņam būs preferences, un viņā ieguldīs, viņu apmācīs. Tāpēc vienkārši esiet iniciatīvas pilni, ar disciplīnu un lojāli. Un jums vienkārši dos visas karjeras izaugsmes iespējas tiešām. Iniciatīva, disciplīna, lojalitāte. Tas ir tas, ko tu meklē savā darbiniekā? Es teiktu, protams, ir nianses, ko es meklēšu tur asistentā vai projektu vadītājā vai jau klientu servisu vadītājā, bet es teiktu, ka man ir svarīgi, lai es redzu, kad strādā mans darbinieks, ka es redzu izaugsmi, ka laika gaitā viņš progresē, un līdz ar to progresē arī viņa darbi. Man ir ļoti svarīga lojalitāte, tas ir tiešām būtiski. Un tā iniciatīva, viennozīmīgi. Un tas viss nevar notikt bez disciplīnas. Tā ir atkal higiēna. Bet arī, klausoties to tavu stāstu, kas tev ir tas par resursu, lai tu nodrošinātu šo sociālo mediju saturu, tur jau arī tā disciplīna parādās. Jo tu esi ielikusi darba kalendārā. Es, piemēram, padalīšos, ka es savā darba kalendārā esi ielikusi, lai es vismaz 3 reizes nedēļā pa dienas vidu iziet stundu pastaigā, jo man ir garāks darba dienas. Nav standarts, kā mēs teiktu, biroja darba laiks. Un tā ir mana disciplīna. Atzīšos, šodien to neizdarīju. Izgāju ārā uz īsāku laiku, bet katram tas ir tas savs primārais, ka noteikti es arī kādā brīdī ielikšu par tiem sociālajiem mēdījiem, bet man vairāk tie sociālajie mēdīji, lai es nokoptu manam brīvprātīgajam darbam, tas ir tas izaicinājums. Bet tas ir par prioritātēm, ne? Tev visticamāk tās rūpes par savu veselību, mentālo veselību, jo noteikti tā iziešana ārā, atslēgšanās ir arī par mentālo veselību. Iespējams, šobrīd ir svarīgāka. Es šobrīd saprotu, ka, kā tu pareizi minēji, Olga jau nedarīs tos darbus, es nevadu projektus, es pieslēdzos tur, kur mani vajag strateģiski, bet projektus vada projektu vadītāji, ar to strādā klientu servisu vadītāji, man ir komanda, kas ar to darbojas. Bet līdz ar to mans darbs patiesībā šobrīd ir pārstāvēt aģentūru, un es saprotu, ka tā ir prioritāte, un tāpēc arī dažreiz aiziet kaut kādos pasākumos, satikties ar pareiziem cilvēkiem, ir mans darbs, un to es arī lieku kalendārā.
Bet arī dzirdot tevi šodien, un īstenībā tu jau esi arī atbildējis uz kādiem jautājumiem, kas bija man padomā, ko tev varētu pavaicāt par šo vadītāja un zīmola tēla, kā saka, balansu, vai tavā gadījumā Olsen un partners balansu. Un tu ļoti labi pateici, ka visi nāk pie Olgas, un tev primāri ir publicēt kā Olgai Kazakai savos sociālajos mēdījos, un tad jau Olsen, es varētu teikt, pavilksies līdzi, un šie klienti nāks. Un patiesībā es laikam līdzībās runājot ar mūsu kolēģiem, kā mēs teiktu, arī aizkulisēs, kur strādā ar augsta līmeņa vadītājiem, ka reizēm ir interesanti pavērot, kā viens un tas pats ieraksts tiek nopublicēts organizācijas sociālā mēdīja profilā, vienalga, kurā mēs tagad runāsim. Un tieši tāds pats ieraksts tiek, mēs teiksim tā, nodots vēstījums auditorijai caur runas personas kanālu, un tas sasniedz neadekvāti atšķirīgu vēstu. Jūs to smiesieties, bet es atkal atsaukšos uz pētījumu. Jā, droši. Par to arī ir pētījumi, ka vienkārši reizēs atšķirās tas rīčs, ko sasniedz tie ieraksti, kas nāk no ekspertu profila vai no vadītāja profila. Līdz ar to man ļoti patīk MBA pieeja, tur, kur apmāca augstākas klases vadītājus, ka viņam māca tiešām, ka tev 30% no tava darba laika ir jāvelta komunikācijai ar darbiniekiem, ar ārējo auditoriju, bet tev ir jārunā par to, ko mēs šeit darām, kāpēc mēs šeit darām, kāda ir mūsu mērķi, kāda ir mūsu misija. Un te ir arī tā atbilde. Tas ir vienkārši jāliek kalendārā. PR Kompass raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls Kristīna Ķārve un Lāsma Šķestē. Tas, kur es gribēju nedaudz aizvirzīt sarunu un arī domāju par kā tu runā par to visu, ir līderība. Līderība kā koncepts, kas ir ārkārtīgi svarīgs, kas ir, par ko, man liekas, ļoti maz domā valsts pārvaldē, un piedod, Kristīna, ka es tev atkal vilkšu šo pusi, bet man ārkārtīgi aizkārtās visas sarunas, kas tagad notiek, ko tu arī noteikti zini, par atgriešanos darba vietā, par hibrīdā režīma, teiksim tā, izbeigšanu, proti valsts pārvaldē jāpāriet uz darbu klātienē. Un es nedzirdu šajā vietā pamatotas diskusijas par kvalitīviem lēmumiem, par līderiem, vadītājiem, kas nespēj šos te procesus novadīt. Kāpēc mēs par to nerunājam? Kāpēc katru pēdējo reizi dzirdēs, jo pieņemsim, mēs runājam par tevi, mēs runājam par līderi, vai ne, kā komunikācijas aģentūras vadītāji. Mēs runājam par privātiem uzņēmumiem, kur mēs runājam par līderību. Kad es pēdējo reizi valsts pārvaldē esmu dzirdējis šo jēdzienu salikumu? Kāds iestādes vadītājs kā līderis? Kas uzņems atbildību par saviem lēmumiem? Smags jautājums. Bet, zini, man gribētos pateikt, ka es redzu, ka ir iestādes, kuras tiešām par to domā, strateģiski domā, un arī runā ar savu vadītāju līmeni par šo komunikācijas nozīmi un organizē viņiem arī apmācības. Tur, protams, nāk pretestība, jo cilvēki daudzus gadus ir sēdējuši, aizsegušies ar komunikatoriem, jo viņi mēdz uzskatīt tā, pagaidiet. Es te atnācu strādāt, to, kas man ir tie hard skills, vai ne? Komunicēt, mums ir komunikatori, lai viņi arī komunicē, ja viņiem vajag. Man nevajag. Un tad tāpēc arī notiek arī tās apmācības, kur patiesībā viņiem arī tiek stāstīts nevis pat kā komunicēt, bet sākumā viņiem ilgi tiek stāstīts, kāpēc tas ir svarīgi, ka laiki ir mainījušies. Un es domāju, ka, ja komercsektorā šīs pārmaiņas ir dinamiskākas, tad valsts pārvaldē, tas ir likumsakarīgi. Mēs, protams, gribētu ātrāk redzēt tās pārmaiņas, bet es domāju, ka tas ir arī kaut kāds jautājums par tādu paudžu maiņu, kuram ir arī jānotiek. Bet es piekrītu, ka notiek arī tādas fokusēšanās uz kaut kādām nebūtiskām lietām, jo tiešām, ja mēs runājam par to hibrīdu modeli, mums, piemēram, aģentūrā tas ir eksistējis pat pirms Covida vēl. Un tas, protams, strādā. Ja cilvēks strādā,
tad viņš strādā jebkādos apstākļos. Ja cilvēks nestrādā, tas, ka viņš ir atsēdējis darba vietā, nenozīmē, ka viņš ir strādājis. Vai ne? Un līdz ar to tas ir kopumā, man liekas, jautājums, cik mēs vispār esam pieraduši runāt par rezultātiem un atbildību valsts pārvaldē. Un par to arī ir stāsts. Mēs šobrīd atkal runājam par formu, nevis par rezultātiem un par atbildību. Te ir arī stāsts, ko Olga pirmīt minēja par prioritātēm, par disciplīnu, jo patiesībā jau, ja tu zini savu mērķi, tu zini savas prioritātes, tev ir disciplīna un tu izdarīsi tās lietas. Tev ir 24 stundas dienā. Un nevienmēr tas ir stāsts laika posmā 9 līdz 6. Ir ļoti dažādi veidi, salīdzinājumam. Ja es ieplānoju apzināti iet mežā stundu gaišajā dienas laikā, lai es ar saviem suņiem varētu iziet, tad es zinu, ka es strādāšu vakarā tumsā. Es domāju, ka varbūt ir arī izdevīgi pastīties uz valsts pārvaldi kā uz masu. Nevis izcelt, pieņemsim atkal, jau skatoties uz tevi. Tu, aģentūras vadītājs, Silves runājam, aģentūras vadītājs. Tā sistēma ir tāda, ka augšā nes atbildību par to visu, kas notiek lejā. Šeit mēs runājam par konceptu, izplūdušu konceptu, valsts pārvaldi. Ko mēs redzam? Mēs redzam atsevišķus ministrus, kuri nav tieši tās mājiņas apakšā, bet mēs pieņemam. Un varbūt ir izdevīgi domāt par valsts pārvaldi kā par kaut kādu tādu murčku, tādu mehānismu, no kur mēs nevaram prasīt šo atbildību, kur mēs nevaram prasīt līderību, jo tā ir sistēma. Nevis mēs tagad pastamies, mēs prasam, mēs gribam redzēt katrai nozarei savu līderi. Bet tad vēl joprojām šeit ir tas, ko Olga teica, māca pašlaik MBA programmās, Master Business Administration, šīs vadītājiem komunikācijas prasmes, to, ko mēs ar tevi arī runājām ar citiem mūsu kolēģiem sarunās, ka, varbūt ir pienācis laiks tomēr vairāk pārskatīt arī augstskolu programmas un biznesa vadības programmā, jebkurā ielikt šo strateģiskās komunikācijas kursu, kurš iedod tomēr šo, kā Olga arī sākumā saka, stratēģiska līdera tēla veidošana. Tas ir, arhetips tur var būt, var nebūt, bet par šo tēlu, vispirms par to savu publisko tēlu, kas sākas jau ar vizuālo tēlu, nākamais ir ar vēstījumiem, kādā veidā tu tos vēstījumus nodod auditorijā, kā tu nodod saviem darbiniekiem, kā tu nodod aizejot publiski uzstāties, un tad, protams, arī kā tu to vari minimālās robežās arī nodot savu sociālo mediju profilā, sadarboties pēc tam, jo aizmirst, ka es pats esmu atbildīgs par to savu tēlu, nevis kāds cits. Tieši tā, pilnīgi piekrīt. Un patiesībā, ja mēs atkal turpinam, jau mums vajag to formulu līdz galam izstāstīt, jo galu galā, tad arhetips, tēls, un tad ir stāsts. Un tas ir, tas mans stāsts, ko es, tas augtais elevator pitch, ko es par sevi stāstu pasaulē, vai ne? Ko es ierakstīšu profila aprakstā, ko cilvēks, kad viņš ieskatīsies manā profilā, viņš vispār sapratīs, ar ko es nodarbojos, vai nē, vai tikai, ka man patīk kaķi, suņi, ziedi un sēnes rudenī. Un tas ir stāsts. Un kā es to tālāk atkal komunicēju iekšējā ārējai auditorijai. Un tad reputācija. Reputācija ir tas tāds process, pie kura mēs strādājam vienkārši nepārtraukti. Un faktiski ir tas, ko tu tikko izstāstīja, ir tas komunikācijas kurs arī būtu lielā mērā arī orientēts uz to personīgā zīmola veidošanu. Jā, un tas vairs nav tik ļoti, kā mēs teiktu, par klasiskām sabiedriskajām attiecībām, mediju attiecībām. Protams, ir tur noderīgi arī vadītājiem būtu iekļaut aspektu par mediju treniņu. Tas ļoti labi palīdz trenēt arī uzstāšanās prasmes un arī, es teiktu, nērtos jautājumus tev no darbiniekiem, kur tev ir jāspēj nevis izrādīt, vai ne, reizēm emocijas iekšēji, tā kā tikt ar kaut kādu situāciju, jo no tā jau mēs augam. Tas ir, bet, ja mēs skatāmies atpakaļ uz to tavu personīgā zīmola veidošanu, noteikti bija arī kaut kāda
klupšanas akmeņi, tā mēs varētu teikt. Jo viens teica, sākumā tu caur to pētnieku gāji, caur pierādījumiem, bet, ja ir iespēja, vai tu vari padalīties ar kādu gan veiksmīgo, gan arī varbūt netik veiksmīgu soli, jo pat savā laikā es minēju, ka cilvēku dzīve ir tāds seriāls, kur citiem patīk vērot ne jau tikai pozitīvās lietas. Viņiem patīk arī redzēt neveiksmes, ja tev ir iespēja padalīties. Es tagad mēģinu atcerēties, laikam kaut kādas tādas katastrofas un drāmas nav bijušas, tāpēc kaut kas tāds prātā nenāk. Bet laikam es teikšu, ka tāda kļūda, ja par kļūdu to var nosaukt, bija kaut kāda ieceklēšanās uz to, ka man obligāti vajag dot kaut kādu tādu ļoti nopietnu smagsvara tādu līmeņa vērtību. Tur, ja jau es taisu Olsen up to date, tad tur ir jābūt tā, ka es izlasīju 30 grāmatas un tad tajās 20 minūtēs izstāstīju. Un tad es redzēju, ka tas ir tik ļoti smagi, ka jā, man pienāk klāt ļoti augsta līmeņa komunikātori un saka, klausies, paldies tev liels, es nelasu tos 30 pētījumus, es vienkārši vienā tavā podkastā uzzinu visu, kas ir aktuāli, bet ja jau mans mērķis bija, tomēr arī uz tādu plašāku auditoriju par komunikāciju runāt, tad tas resurs, ko es ieguldīju, bija neadekvāts tai atdevēji. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka tomēr, jā, es varu iet ar tiem pētījumiem 30 tur un tā tālāk, citos formātos, ka tiešām vajag manu lekciju vai uzrunu uz lielajām skatuvēm, kas arī ir pieprasīta, un tas ir brīnišķīgi, bet tas ir nedaudz cits žanrs. Bet sociālajos tīklos nevajag tik saspringt. Tur drīzāk vajag saprast, ko cilvēki varbūt no tevis sagaida. Un man liekas, tas bija arī tas tāds pārslēgšanās moments, kad es šo biju tā pamazām testējot, jo man signāls, ka kaut kas strādā, bija, protams, atgriezeniskā saite. Kā cilvēki reaģē? Protams, es arī redzēju, ka cilvēki tiešām arī reaģē, un man kā cilvēkam, kurš ar to valdoņa, to arhetipu valdnieka, man arī bija tāds... Man ir grūti runāt par situācijām, kad es esmu vāja. Un tad man bija tiešām tāda smaga situācija, kad mēs bijām atvaļinājumā. Pēc atvaļinājuma, kā zināms, ir saplānots viss tā kā jau pa pussekundēm. Un bija tiešām tur gan stratēģija, gan lekcijas, gan tas. Un mēs braucam no lidostas ar ģimeni, un meita tā saka, kaut kā vēders sāp. Tas nozīmē to, ka visi mani plāni pilnīgi mainās, jo mēs pēc tam vēl nedēļu pavadījām slimnīcā ar viņu, bet tos manus plānus neviens nav atcēlis, jo tas bija tās situācijas, kur atkal nevar komanda piesakt. Olgu vajag. Un es atceros, ka tas bija viens no tiem gadījumiem, kad tu vienkārši tās emocijas iepako tādā maisiņā un noliec kaut kur uz plauktiņa un tad močīji uz priekšu. Un tad es pēc tam, kad jau mēs bijām izrakstījušies no slimnīcas, es biju apdarījis visus tos darbus, es nolēmu tomēr arī padalīties sociālajos tīklos, ar tādu arī savu redzējumu par to, kā es tieku galā ar laika plānošanu. Un tas ir īpaši svarīgi, kad viss aiziet pa pieskari, kā šajā gadījumā. Un es to arī apkopoju, ka bija tāda padomi, plus bija tāds tiešām godīgs un atklāts storytellings, kur es pastāstīju kaut kur kā es plānoju, kur kā sanāca. Un tad jā, ka faktiski arī atzīties, ka mēs neesam formā, ka mums vajag palīdzību, ir ļoti, ļoti ok. Jūs nevarat iedomāties, ka tieši šie vēstījumi, šie ieraksti ieguva tādu atgriezenisko saiti, ka cilvēki gan rakstīja, gan kā viņi rēģēja uz to visu. Un tas, laikam, atkal ir arī par to autentismu. Gribēju teikt, jā, tas ir tas. Ka tas ir stāsts par to, ka tas nenozīmē, ka man vajag iznākt ēterā un raudāt, nezinu, par to, ka valsts pārvaldē jāatgriežas tagad birojos. Bet tas, laikam, ir tiešām arī par tiem dzīvē notikušiem reālām situācijām,
Bet man šķiet, ka ir vēl vērtīgāk, ja es tam iedotu arī to savu interpretāciju. Nu, piemēram, šeit bija arī, es padomāju, ka tas laikam būtu vērtīgi kontekstā ar to, kā es plānoju savus kalendārus, darbus, lietas. Un, ka, principā, plānošanā galvenais princips ir tas, ka viss var aiziet pa pieskari. Ka viss mainīsies. Tas ir viens no svarīgākajiem plānošanas. Cik grūti tev bija dalīties ar šo? Bija izaicinoši. Es diezgan ilgi domāju, vai vajag. Kamēr viss notikās, man arī bija kaut kādi vizuālie materiāli sakrājušies, ko es tur vīram no slimnīcas sūtīju, kad es sēžu ar datoru un stratēģiju, fonā ir meitas gulta, kaut kādi tādi. Es domāju, principā jau materiāli ir. Nebija tā, ka es viņus biju speciāli krājusi, bet vienkārši tādā dabiskā veidā ir izveidojušies. Un es ilgi domāju, vai vajag, jo tā Olga perfekcionista teiktu, ka nē, labāk par panākumiem un par balvām un par visu. Bet tad man likās, ka iespējams kādam tas būs atbalsts un kādam varbūt tas būs arī vērtīgi. Un tieši tas arī bija. Jo es domāju, ka katra strādājošā mamma ir saskārusies ar šādu situāciju. Un bērns vienmēr ir prioritāte, bet te pašā laikā tu esi profesionāli, tu nevari izmest stūri no rokām. Un tad kā mēs to menedžējam? Bet man arī norazināja, es atzīšos, man tajā brīdī bija līdzīgs multitasking izaicinājums, un es tiešām izlasīju, domāju, man tiešām piefiksēja to mirkli, es domāju, ka es tev tiešām sekoju līdzi, un domāju, tu visu laiku balansē to personīgo dzīvi ar to profesionālu, un tas bija vairāk nekā, man liekas, līdz tam mēs atļāvusies, Jā, paldies. Un ņemot arī vērā Olga, kā mēs kā Olga uztveram kā zīmolu ar visu perfekcionismu un vispārējo noteikti, bet, kas man ienāca prātā tagad arī runājot, tomēr tu ļoti labi noraksturoji no šīs profesionālā viedokļa, ka tu vāc šos sociālos pierādījumus, mēs teiksim vāc. Es nebiju nekad aizdomājusies par jēdzienu sociālie pierādījumi, kā tieši tas konteksts. Un tas ir noteikti būtisks. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tad, kad tu saki, es varu pateikt, ka aģentūra ir lieliska, tas ir nepateikt neko. Tā ir mana interpretācija. Un, protams, kurš teiks, ka viņa aģentūra ir slikta. Bet tad, kad es saku, kur fakts, mēs esam dabūjuši, mūsu kampaņa ir nosaukta par labāko pasaulē, un es lieku klāt printscreenu no mana ēpasta, ka rekur tev ir uzrakstīts, ka you are the winner, tad tur vairs nav nekādu variantu. Tad cilvēks pats izdara secinājumu, klau, ja viņi tādu ir dabūjuši vai par viņiem tā saka, tad viņi ir un tālāk viņš pats izdomā. Un cerams izdomā to, ko es arī gribu. Un tad man nevajag teikt, ka mēs esam lieliski. Bet man radās tā ķēdīte, jo tu pirmīt arī pieminēji, sākumā es kā komunikācijas profesionāls domāju, ka man ir jārāda tikai sevi, bet tad es atļaujos atvērt arī mazliet durvis uz savu ģimeni. Un tad man ir tas jautājums, kā ģimene reaģē taisa situācijā, jo meita tev ir jau pietiekami liela, kura pati pieņem lēmumus un arī komunicē sociālajos mēdījos. Cik daudz tu drīksti ģimeni rādīt? Es prasu. Es vienmēr prasu, jo es uzskatu, ka tas, ka es nolēmu būt publiska, tas ir mans lēmums par mani. Tas nav viņa lēmums. Un mans vīrs, viņam nepatīk varbūt pārāk daudz publiskuma. Bet katru reizi, kad jūs redzat viņu manos sociālajos tīklos, tad visticamāk tas būs saskaņots. Ar meitu ir ļoti interesanti, ka es esmu, tad, kad viņa bija pavisam maziņā, es izvairījos viņu demonstrēt, es nelīmēju ciet seju ar puķītēm, es vienkārši tā pārāk daudz viņa arī neparādījās. Tagad viņa pati ļoti grib. Viņa ir jaunā blogere, viņa pat ir YouTube kanāls, un patiesībā ir ļoti vērtīgi, ir vērts ļaut bērniem veidot kanālu, jo tad tik daudz uzzina par sevi. Kad viņa stāsta, kaut ko viņa tur ierakstīja, runā.
Un tad viņi saka, oi, tur tā mana mamma staigā un tā. Jūs ziniet, tā mana mamma, viņa visu laiku strādā. Bet, ko jūs viņai padarīsiet? Viņa tik ļoti mīl to savu darbu. Tā sanāk, viss kārtībā. Un es tā padomāju, pirmkārtām var dzirdēt, ka bērnu tas kaut kā netraumē pārāk daudz, lai vajadzētu par to uztraukties. Un otrām kārtām, man liekas, arī tas ir tāds labs paraugs. Viņa arī viņai ir skaidrība, ka norma ir, ka tev ir kaut kāds dzīves darbs, kas tev iedvesmo, kas tev patīk, un ka tu tajā esi ar visu sirdi un veseli. Bet varbūt tev ir arī kāds pētījums, padomā vai kabatā, bet tiešām par to, vai mums ir kā profesionāli, bet mēs vēl joprojām turamies pie komunikācijas profesionāļa vai aģentūras vadītāja, vai mums ir jāpaver arī tās privātās dzīves šķautnes, vai jāpaliek tikai strikti, kā tu teici sākumā, visu, kas ir ap par komunikācijas jomu. Kāds ir tavs sajūts? Es domāju, ka tas ir tiešām tāds ļoti individuāls lēmums. Es neuzskatu, ka ja manā ziņu plūsmā neparādītos ne vīrs, ne meita, ka pie manis nāktu mazāk klienti vai nezinu, vai es būtu mazāk interesanti. Visticamāk, cilvēki vienkārši domātu, ka man nav šīs, jo cilvēki par tevi zina un domā to, ko tu viņiem rādi. To mēs esam ar vīru pārbaudījuši. Viņš arī ir bijis pasniedzējs, un viņš par to nekad nemūžam nav komunicējis. Viņš ir profesionāls fotogrāfs, vismaz par to viņš kaut ko komunicē, bet par to savu pasniegšanas daļu neko. Un es viņam visu laiku saku, bet tu nekad to neesi komunicējis. Visi tāpat to zina. Uztaisim eksperimentu. Un tad mēs vienojamies, ka viņš vienā dienā vienkārši ierakstīja Facebookā, draugi, kas zina, ka es jau tur bezmazliet 10 gadus pasniedzu tur un tur. Un cilvēkiem bija milzīgs atklājums. Tāpēc, ka viņš nekad to nav demonstrējis. Cilvēki zina to, ko tu viņiem rādi un stāsti. Un līdz ar to, kas, manuprāt, ir būtiskāk, nevis tas, vai tu rādi tur ģimeni vai guļamistabu vai vanas istabu, tas ir katram jau savas robežas. Man ir diezgan daudz barjeras, kuras tālāk nelaidīšu, bet drīzāk vai cilvēki saskata kaut kādas tavas vērtības, jo tie, kas zina Olgu, tie zina, ka tā ir estētika, kas ir ļoti svarīgi. Un tad, kāpēc man to nerādīt, kāpēc man to nedemonstrēt, kāpēc, lai tām nebūtu daļa, jo tā ir ļoti liela daļa no manas identitātes. Es drīzāk teiktu, ka atrast to savas personības svarīgas tādas šķautnes, kuras nav tiešā veidā ar profesionalitāti saistīts, bet tomēr cilvēkiem varētu norezonēt, varētu interesēt. Tas, kā es aizraujos ar tējām, smalkām, ar porcelānu, un es ar prieku arī ar to dalos, un visi, kas nāk pie manis uz biroju, viņi vienmēr saka, ko tu tur to kafiju, vai ne, pacienā ar savu tēju, vai ne? Un tad tas ir mums uzreiz tāds rituāls. Un tas ir brīnišķīgi, jo tas ir veids, kā cilvēki tas ir ļoti interesants, starp citu, kā caur šo, tā papildu informāciju, cilvēki, viņiem rodas sajūta, ka viņi mani pazīst. Un tad nereti ir tā, ka viņi tiešām nāk un viņi, es to zinu un to zinu. Un tā ir pilnīgi jau cita līmeņa komunikācija. Mēs jau esam kā tādi labi paziņas. Tas satuvina, faktiski tas satuvina. Un līdz ar to tas ir individuāls lēmums, ja cilvēkam tā kaut kādu savu, hobiju, ārpusdarba dzīves demonstrēšana šķiet, nē, tas mani traumē, tad, nav tāda likuma, kas jums to liktu darīt. Bet es varu no savas pieredzes pateikt, ka tas tiešām nāk par labu. Cilvēki satuvinās emocionāli. Man ir pēdējais jautājums, ko es gribēju uzdot, jo mums pamazām, kā sacīt, jānoapaļojas. Domāju par tevi, par tavu personīgā zīmola stāstu. Kas ir tās lietas, vietas, cilvēki, kas tevi ir iedvesmojuši? Kopumā es teikšu tā, ka mani ļoti iedvesmo talantīgas lietas, tad, kad es redzu, ka ir kaut kas talantīgi izdarīts. Māksla, kur es tiešām redzu objektīvi talantīgi.
mūzika, objektīvi talantīgi. Es tagad tikko biju aizbraukusi uz Kirila Richtera koncertu Minhenē. Es vienkārši, es uzskatu, ka tas ir objektīvi talantīgs komponists, kurš arī spēlē. Viņam ir savs Richtera trio, un tad es ilgi viņu gaidīju Rīgā. Kad es dusmojos, viņš nebrauc. Kā tā? Vajag, lai viņš atbrauc. Un tad es padomāju, bet kāpēc man viņu gaidīt, ja es pati varu paskatīties, kur viņam tuvākajā laikā ir koncerti, un līdz Minhenē 2 stundas. Mēs pavadījām ar vīru brīnišķīgas brīvdienas, absolūti. Un tad bija tas koncerts, tad bija vecā pinakotēka, kur es jums ļoti iesaku Minheni kā turisma galamērķi, jo mēs visi braucam uz Florenci, uz Parīzi, kur ir tās leģendārās gleznes, bet šeit mēs staigājam pa tukšām pinakotēkas telpām, kur bija tādi Rubeni, no Rubensa līdz Van Gogam, Klimtam, un kur tu ar viņiem dialogu vadi, apkārt nav neviena. Un tas ir tas, kas tiešām mani ļoti iedvesmo. Un man ļoti svarīgi arī ielikt kalendārā patiesībā šos momentus, kad es pieskaros kaut kam skaistam. Un tas tiešām man ir ārkārtīgi būtisks tāds, lai es varētu tālāk radīt, tad man ir svarīgi, lai man vide būtu skaista, tāpēc mēs esam šeit smukajā, klusajā centrā. Es ļoti daudz esmu ieguldījusi arī laiku un uzmanības, lai aprīkot arī mūsu biroju, lai tas būtu tiešām, tā būtu vieta, kurā ir vēlme nākt un radīt. Un tā mēs patiesībā atrisinājām jautājumu par to, vai cilvēki grib vai negrib strādāt attālināti vai birojā. Tajā brīdī, kad mēs pamainījām biroju, un tas taisni bija pirms 2 gadiem, kad jau pandēmija beidzās un bija tādi jautājumi, ka visi ir iesēdējušies un kā viņus atgriezt, mēs sapratām, ka biroju vajag, pavisam bez biroja, jo bija pat jautājums, vai vispār vajag biroju, vai ne? Biroja vajag, bet ja ir, tad ir tāds, kurā cilvēki grib nākt un kopā radīt kaut ko. Un tas arī bija mērķis, kad mēs radījām aprīkojām šo biroju. Tāpēc es teiktu, ka jā, viss, kas ir talantīgs, grāmatas, gleznas, kaut kādi koncerti, vienkārši talantīgi cilvēki, ar kuriem parunāties. Man ir super talantīgs mākslinieks, kas maketē man grāmatu, viņš ir izcilākais grāmatu maketētājs, viņš visas zelta ābeles katru gadu paņem, tur vienkārši čupām. Un viņš ir sava darba maniaks. Es dievinu šos cilvēkus. Viņš vienmēr ar mani strīdās. Viņš man nepiekrīt. Un tad, kad viņš izdara pa savam, mēs ar viņu strīdamies tā kā, līdz, es nezinu. Un tad, kad ir rezultāts, es paskatos un saku, jā, jums bija taisnība. Paldies jums par to. Un tie brīži, kad tu saproti, ka tu strādā arī ar superprofesionāli, tas ir tas, kas arī ļoti uzlādē. Tāpēc es arī apkārt, gan tie, kas ir mūsu partneri, gan arī tie cilvēki, kas pie mums strādā, mēs tiešām ļoti daudz laika un enerģijas veltam, lai atrast tos īstos. Tas nav tā viegli tikt Olsen šajā pasaulē, bet tad ir tā, ka nav bijušo Olsen cilvēku. Mēs visi tad paliekam kopā tādā tīklā neredzamā. Jā, man liekas, man pašai ir ļoti interesanti. Es varētu runāt vēl un vēl ir jautājumi man padomā. Bet apkopojot to tavu šīs dienas stāstījumu, ja pareizāk sakot, dalīšanos pieredzē, skatoties arī tādā nākotnē, tomēr ir svarīgi, ka gan komunikācijas profesionāls, gan arī mirklī, tad, kad tu esi komunikācijas aģentūras vadītājs vai arī komunikācijas nodaļas vadītājs, ja kāds vadītājs, ka tu ļoti vēl joprojām piedomā par šīm komunikācijas prasmēm, ka tu piedomā vispirms varbūt par šo tādu iekšējo komunikāciju. Gribējās citēt slavenu politiķu, bet necitēsim. Iekšējo komunikāciju organizācijā un tad arī tomēr stratēģiski, mērķtiecīgi saprast, ka arī tava publiskā tēla veidošana ir daļa no taviem darba pienākumiem un ielikt to kalendārā. Un otrs, paskatoties vēl plašāk, varbūt arī citiem
vadītājiem vai līderiem, mēs šodien pieskārāmies tieši līderības arī aspektam, ir noderīgi apsēsties un apdomāties, ko viņš var aizņemties no tevis ieteiktiem arhetipa, no tēla veidošanas, kā tu veidos tēlu, no stāsta, kas būs tas tavs lifta runa, kā tu sevi pasniegsi, gan ar kādu satiekoties, gan digitālajā vidē un ne tikai, un arī par to reputāciju, jo katrs mazais solis, ko tu spērsi, ir reputācija. Viennozīmīgi. Un tas beigās tad sniedz to pievienoto vērtību, ka pie tevis pievelkas, tev nāk prasa padomu un iegādājas tavas pakalpojumus. Tā mēs varētu teikt. Un es laikam tā nobeigumu gribētu tādu metaforu, ko es arī tā bieži vien domājot par personīgo zīmolu. Tas ir kā saliktie procenti investīcijās. Ir tāds jēdziens, ka tu investē, un tad vienā brīdī tavi vērtspapīri sāk jau pelnīt no procentiem. Un tad tā tava peļņa sāk vairoties ģeometriski. Un tas notiek neuzreiz, parasti kaut kāds 5, 10, 15 gadus, tu to nejūti. Un tikai, ja tev ir pacietība turpināt to darīt, ieguldīt, zinot, ka tur tevi gaida tie saliktie procenti, tas bums arī notiek. Un, manuprāt, tas ir tas pats arī ar personīgo zīmolu. Ja jūs ielikāt 2 ierakstus, negaidiet, ka jums jau uzreiz tur vienādības zīmē ar nozares galveno ekspertu, ka visi darbinieki jau stāvēs rindā. Man bija ļoti interesants piemērs burtiski šonedēļ. Mēs runājām ar vienu potenciālo darbinieci un pajautājām, kāpēc jūs piekritāt mūsu aicinājumam atnākt. Un viņa ļoti interesanti atbildēja, ka viņa, pirmkārtām, viņa ir redzējusi manus ierakstus, un otrām kārtām rudenī viņa lasīja manu rakstu, manu interviju par investīcijām, ieguldījumiem. Tā kā es arī paralēli savā privātajā dzīvē nodarbojos arī ar šādām lietām. Un ticiet vai nē, bet, protams, tad, kad es sniedzu šo interviju, man likās, ka tas manam kopīgam tēlam, manai reputācijai šī tēma netraucēs. Pie tam varbūt atkal būs vērtīgi cilvēkiem, kas grib iestartēt šajā jomā. Bet es nekad nebiju iedomājusies, ka tas uzrunās manu potenciālu darbinieku. Un tas ir par to, ka ir svarīgi arī tās iespējas sistemātiski vienkārši izmantot. Jo nav tā, ka ir viens pareizais ieraksts, un tev stāv tur rindas no klientiem un darbiniekiem. Bet tieši atkal disciplīna, Disciplīna, tieši tā. Piedodiet, bet tā ir. Disciplīna. Un reizē vēl joprojām iedvesma par lietām, varbūt saņemties un būt tam kurpniekam ar tām kurpēm. Tieši tā. Jo sagatavis ir vai konteksts ir reizēm kādam brīvprātīgajai prioritātei varbūt pateikt nē. Un kādam varbūt tas var noderēt. Liels paldies, Olga, par tavu veltīto laiku. Paldies jums. Un Paldies. Tiekamies PR kompasā. PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķarve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.